Tā, ņindzas, šodien, karoče, šitajā video šancēsim pa garāžu. Un video būs par šo 46. Un par to, kāpēc viņš mums ir bez dzinēja. Tā kā, kam interesē, skatāmies, piesakojam, saliekam laikus avansā. Iekārtojamies ērtāk, gribējāt garāku video, tad jums reku lūdzu būs. Ko, let's go, jā? Ņindzas, mums ir sliktas ziņas. Mums maratam 46. motors pameta čatu. Un. Kas? Būs jātais jauns dzinējs, laikam ir norauta šāli, zeni norāda. Kaut kā tā kā kontents mums būs, jauksim ārā, taisīsim. Izņemot eļas filtru ārā. Mums te ir tā, ko var redzēt, mums ir skaida, pilna eļļa ar skaidām ir, un pēc krāsas izskatās, ka tās ir šāles. Tā, dvižaks ir ārā. Izņēmis, pametis čatu pirmais cilindrs, te ir žostka, un otrais te ceturtais cilindrs, arī žostka. Šāls, karoči, ir aprautas. Kaut kā tā, vai ne? Ko? Tītā ieliksim vidika beigās. Tā, ņindzas. Šodien, karoči, šancēsim pa garāžu. Iepriekšējā video, ko mēs beidzām, izjaucām Marata motoru. Viņu es esmu vēl vairāk drusku pajaucis, jau kloķeni ārā, aplasījis bloku. Notre, kur ir vecā kloķene, liksim iekšā citu 2.5 kloķeni. Šī tiešām ir laba kloķene. Viņa ir no laba dzinēja, ar labām šālēm izņemta. Šito izrādās, ka mēs kaut kur, nezinu, bijām dabūjuši. Marats bija dabūjis. Un īstenībā viņas stāvoklis nebija zināms. Iespējams, ka tas viss ir noticis tikai un vienīgi dēļ kloķenes. Un varbūt arī dēļ šālēm. Tā kā liksim iekšā citu kloķeni. Šito vajag visu tagad. Visu izmazgāt, iztīrīt. Eļļas māju. Visu bloku izpūst. Tad mums te jau ir pārstāvāk blīve, galvas blīve. Un vēl viens blīve komplektiņš. Galvā izmantoju tikai un vienīgi Viktor Reins. Viņa vislabāk tur. Ar špiļkām, protams. Tad mums te ir vēl pamatnieces jaunas. Klaņu šāles jaunas. Tā, kas mums tas bija? Paņēmu arī šito plastidipu. Pamērīsim šāļu atstarpes, vai visi tā kā vajag, jo
Tā arī varbūt ir opcija, kad iepriekš bija šāls sūdīgs, kaut kurš brāķis bija, un bija pa mazu atstarpīte un neveidojās eļas plēvīte. Un līdz ar to nograuza šālu. Tā, un jā, tad sāksim šancēt. Liksim kopā Marata motoru un uz priekšu. Droši vien pa savu dzinēju taisīšu atsevišķu video. Es viņu esmu jau izjaucis. Mums izrādās, ka ir bijusi galva beigta. Bloks mums ir vesels. Bet es esmu jau nopircis citu bloku. Reku viņš jau saslīpēts. Cita galva. Galvu mēs sataisīsim budžetā. Es pats pietrīšu vārstus. Bet bloku mēs bišķīt apgreidosim. Bet ne jā, par to citā video. Šodien mēs šancēsim ar Marata dvižaku. Es viņu te paņemšu, satīrīšu, samazgāšu, nezinu, ko tur nav ko rādīt. Un tad pieslēgsimies, kad es jau viņu likšu kopā. Principā nekā mēs diži nedarīsim. Man kur ir citi klaņi. Ieliksim citus klaņus ar citu kloķeni. Tas ir no viena komplekta. Uz tiem pašiem virzuļiem. Sakrausim apakaļ. Un nevajadzēs pat neregulēt neko, jo viss mums paliks tieši tas pats. Jo, viss te ir čotka. Hons viss saglabājies. Gradzeni ir ok, viss ir ok. Galva arī ir ok. Bišķīt viņu pietīrīsim, piemazgāsim. Degkameras. Notīrīsim šito sulvējumu. Un krausim atpakaļ. Kaut kā tā kā es te visu satīru un tad pieslēdzamies. Tā, koroče, lielākais murgs ir garām. Visu to satīrīt. Ar klīneru izmazgāt, visu izpūst, visus kanālus, visu kloķeni notīrīt. To es izdarīju. Un tā, reku man jau ir šāls iekšā, kloķeni iekšā. Jau pārbaudīju ar to plastidipu vai plastigeidžu, kā viņi tur savu reku man ir. Tad varbūt ir kāds, kas nezina, kā tas strādā. Koroče, katrām šālēm ir rekomendējums pielaide, cik var būt spraudziņa. Te man ir 0,02 līdz 0,082. Un tad nāk tādi štruntiņi līdzi. Sagriez viņus pa gabaliņiem. Saliec uz kloķenes. Un tad uzliec bugeli, pievelc, atlaid vaļā un tad noņem nost. Un ar šito papīrīti nomēri, cik ir. Principā man ir bišķīt vairāk pa 0,05. Un principā mēs tajā izmērā rekomendējumajā iekļaujamies. Tā kā pamatniecis šāls mums viss izašibis. Neviena nav, nezinu, pa biezu vai brāķis vai kaut kas tāds. Un arī kloķene nav līka. Jo principā viņas visas piespiedās vienādi. Ja būtu kloķene līka, tad kaut kur būtu noteikti šaurāka tas izplaties un kaut kur būtu platāks. Tad, teiksim, respektīvi es notīrītu, pārgrieztu kloķeni un pārmērītu vēlreiz, un tad saprast, ir viņa līka, nav līka. Ja būtu tieši tie paši izmēri pārgriežot kloķeni, tad droši vien, ka būtu problēma blokā vai nu šālēs. Bet tā kā man viss ir ģeļņikā, viss ir precīzi vienādi, tīru viņus nost, viņa reļļu tīrās nost viegli, savalku visus bugaļus savalku, un tad pārmērīšu klaņus, parādīšu, cik ir man klaņiem, un tad klaņus uzlikšu uz virzuļiem, un principā bloku būšu sakrāvis. Virzuļus ar klaņiem iekšā, ķēdes vāku virsū, ķēdes virsū, eļas sūkni virsū, bet ar eļas sūkni būs viņš jāpajauc vaļā, jāpastās kādā viņš stāvoklī, jo viņš nav
nav sabojāts ar metāla skaidām. Un karteri virsū, un apakša būs gatava. Stāstu tā kā tas būtu baigi vienkārši, ne? Es droši vien, ka te pavadīšu tāpat vairākus vakarus to sadarot, bet šovakar es gribu salikt bugeļus, satīrīt klaņus, salikt klaņos šāles un nomērīt klaņus ar šālēm, kāda mums ir atstarpe, lai mums būtu pa čotnamu eļas plēvīte, lai negraustu šāles. No tā kā es te darbojos un pēc brītiņa pieslēdzos pie jums. Nu, procesu es nezinu, ko tur filmēt. Varbūt nezinu, ja jums kādam baigi interesē tas process, tad nākamajos video, ka likšu kopā savu motoru. Nezinu, arī jums timelapsā likt, kā es to skrūvēju. Jo tā rādīt, nu tas video būs stundām garš. No kaut kā tā. Klaņus arī jau samērīju. Tā, skatās. Mums ir Karoči 0,076 un pielaide mums ir 0,023 līdz 0,08. Principā iekļaujās, bet nu es neteiktu, ka ir mega labs rādītājs. Bet nu tā kā viņi iekļaujās, viņi visos iekļaujās. Visos precīzi vienādi ir. Es domāju, ka mēs atstāsim un teorētiski tam vajadzētu strādāt. Bet praktiski, nu, to mēs redzēsim. Ja mums atkal aprauž šālas, tad jūs zināt, ko pie šitā vainot, ja? Nu, labi, tā, kur man ir visi 6 klaņi. Salikšu viņus uz virzuļiem un tad močīsim iekšā. Nu, kaut kā tā, turpinam šancēt. Esmu salicis virzuļus, šāles, kloķeni, vēl te aizkadrā saliku visu priekšu, vāku, ķēdes. Tagad jā, jāsamazgā, mums ir karters, eļas māja un galva, un tad liksim arī to visu virsū. Vienīgi, jā, pirms liekam karteri, būs jāpāriet ar ņūtoniem, un jāizdomā kādu eļas sūkni likt. Pastīšos no tā, kas man te ir, kādā stāvoklī kaut kāds, un patīsimies tas, kas bija iekšā. Varbūt, ka tas pats vēl ir labs. No jā, principā tad es droši vien, ka uzlikšu galvu, saliksim visu galvu, un tad pēdējo atstāsim karteri. Jo tur ir pilns skaidā, viņu vajadzētu baigi čotki izmazgāt, un to eļas filtra korpusu, eļas māju arī vajadzētu mēģināt maksimāli tīru dabūt. Visas skaidas ārā, lai viņas neiet atkal pa sistēmu, un nebojā šeit šāls. Nu, bet pastīsies, nobrauks vasaru, mož, ka pa ziemu parausim nost karteri un pastīsimies, kāds tur ir stāvoklis. Ja tu šāles būs labas, atstāsim, bet ja būs ar švīkām un kaut kādām problēmām, nu, no tām skaidiņām gruzīšiem, tad iemetīsim atkal jaunas. Nu, viņas nemaksā tik dārgi stokā, lai viņas nenomainītu kaut to. Nezinu, var kaut to katru sezonu mainīt. Nu, kaut kā tā, metam virsū tad galvu.
galvu mēs valkam pēc ARP špiļku. Manuāli tas ir 3-4 ņūtoni, 6-8 ņūtoni un beigās 102 ņūtoni. Nu tā, baškai virsū pievilku visas špiļkas, skrūves, kurš to sauc. Nu jā, pievilku pēc ARP špiļku manuāla, gala spēki 102 ņūtoni, tā ļaušu viņiem nostāvēties kaut kādas pāris dienas. Un vēlreiz pāriešu pāri ar 100 ņūtoniem. Un vēlams jau vēl ir pabraukāt, uzsildīt, bišķiņu pabraukāt bez slodzes, iedot zinējumu izsilt un arī vēlreiz pārvilkt. Bet, principā es to neesmu nekad darījis. Un īsti lielas problēmas nekad nav bijušas ar to, bet, tas ir rekomendējumi. Tā kā šito noliekam tādu maliņā uz pāris dienām. Es atslēgšos, bet, jums tā būs sekundīt vai ielikšu reklāmiņu kādu. Un tad turpināsim skrūvēt. Droši vien pa to laiku izmazgāšu karteri, to eļas filtra korpusu. Pastīšos, varbūt vienkārši uzlikšu no cita dzinēja. Cik viņš tur būs ar skaidām. Cik viņš tur būs ar skaidām pilns, skatīšos. Un. Nu jā, vēl tikšu galā ar to eļas sūkni. Tad, principā, bloks būs salikts. Mums būs jāaizved vēl, nezinu, jāatrod, kas noslīpēs flanci. Mums ir flancis savērpies, ko es pārgāju pāri ripiņu. Viņš ir līks, nezinu, kāpēc tā ir noticis. Atslāpus šitā vieta pūt ārā blīvis. Vienreiz nomainīja blīvi un viņa vienu treniņu izturēja un atkal sāka pūst garām. Jāatrod, kas varētu šito iztaisnot, iestiprināt kaut kādā frēzē un iztaisnot flanci. Kaut kā tā kā let's go, es te darbojos, tiekamies nākamajā kadrā. Īstenībā, ja būtu kolektors varētu likt virsū, jo dzinēju bez kolektora un turbīnes likt iekšā mašīnā nedrīkst. Tad, nedrīkst, drīkst, bet pēc tam ir grūti ielikt turbīnu. Un es te vēl papētīju kaut kur man divās vietiņās. Tas kolektors tāds aizdomīgs bija. Tur liekas, ka kaut kāda poriņa vai kas, ka ķipai pūtis garām. Rekord. Pāriešu pāri, ar tigu pārmetināšu. Jo tai vietā, te arī jāpaskatās, tai vietā ir, redziet, sarkans un sadegusi šitā karstumizolācijas lente, melna palikusi. Varbūt arī nav, varbūt tur vienkārši ir bijis močna karsti, tāpēc tur tā ir noticis, bet, es pārbaudīšu, iekšas kaut ko papūtīšu klīneri iekšā, ja tur paliks mitrs no ārpuses. Višķīt uzslīpēšu un pāriesim pāri. Kaut kā tā. Koļektari. Beidzot, jāsaskrūvē. Atbrīvosies vieta. Sāksim tad likt manu dvižoku kopā. Tad arī atbrīvosies vieta. Un varēsim nolaist lejā 92. un tad liksim 92. Bet tas būs cits video atsevišķi. Tur ir diezgan daudz detaļiņas, man sakrājušās, sapirkušās, neskatoties uz to, ka žurkas dzinējs jātaisa. Tad liksim to iekšā, bet, tas tā, pagaidām. Tā kā mīnam močīt tālāk skrūvēt. Tā, ņindzas, ir pagājušas pāris dienas, un es esmu pārvilcis galvu, 2 reiz to izdarīju, vienreiz vienā dienā, otrais nākamajā dienā. Karači, es jau esmu rekur salicis
sadalenis. Un ik pa laikam kāds man paprasa par metkām un vanus uzlikšanu. Mēģināšu tā ātri apstāstīt. Pirmais, kas ir jāizdara, jānoliek ir 0 pozīcijā kloķene. Pirmais virzulis augšā. Es tur, kur esmu uzzīmējis, atzīmīti, uzgriežam to. Un kam ir oriģinālie sajūgas pararati, tur vēl ir tapa jābāž iekšā, lai nobloķētu. Tā kā mums sajūga nav oriģinālā, es to nedaru. Reku te ir puļķīt izrauj ārā un nobloķē kloķeni. Bet es lieku pēc priekšējā skriemeļa. Uzgriežu pretī, precīzi. Un vienmēr tas ir strādājis. Tad nākamais solis mums ir jānobloķē sadalenis, kam ir speciālais tūls, man ir tāds paštaisīts. Es uzlieku, strādā, tie motori salikti jau ir tā kā, varētu nerakstīt, ka kaut kāds sūds. Strādājis tur precīzi, izzāģēju gropītes ar vīlīti savīlēju, cik no varēju. Tā kā viss sagriezts, smuki viņš brīvi kustās. Sadalenis, pirmie kulaciņi skatās uz sevi, un tad tālāk mums ir jāuzliek pirmais zobrats ar bultiņām, ar bultiņu šejienu, lai skatās, un uz turieni. Un tad tālāk mums ir jāliek virsū šie zobrati. Es viņus to uzlikšu un parādīšu, kā viņiem jāstāv. Šiem zobratiem jāstāv ir ar šiem caurumiem pa vidu. Un jābūt ir šiten līdz galam, šeit līdz galam. Un uz otru pusi aizgriežot arī jābūt šeit līdz galam. Man te nav līdz galam, jo man ķēde ir pastiepusies. Man tur vēl paliek tur drusciņi. Bet būtu jau īstenībā ideāli uzlikt jaunu ķēdi šī opcijā. Labi, salikšu jums parādīšu, moška pat uzliksim te jaunu ķēdi. Un šitā jābūt, ja? Tad liekam virsū šaibas. Šo šaibu mēs varam pieskrūvēt. Un šitien mēs tikai uzķeram skrūvus, vēl tuņas to izdarīšu. Un tad parādīšu, kas tālāk jādara. Šitās skrūvītes 3 es pievilku. Šitās atstāju vaļā. Viņas reku pēc tam pa šitiem korķiem var pievilkt. Principā tāds izstās. Neapspriežot pēc tā, cik spriegotājs mums izlien ārā, mums vajadzēs jaunu ķēdi. Un plus man blīvis vēl nav jaunas, tā kā salikšu jums parādīšu, kā tas liekas kopā, pēc tam dabūšu ķēdi un blīvi un salikšu, bet labi, tā skatieties. Tagad mums ir tā, kad zobrati brīvi grozās uz abām pusēm, respektīvi tā mēs aizgriežam līdz galam pa pulksteni uz turieni, ņemam vanusu. Uzliekam tā, lai iekšējā šlicēja mums stāv iekšā. Un vanusam jābūt ir arī līdz galam iekšā. Un tagad princips ir tāds, ka šito zobratu vajag griezt uz turieni, abus divus. Un vanusam ir jāpiesūcas klāt. Atsevišķi, ka tā, mēģināšu, nezinu, man 2 rokas tikai, nezinu, kā lai es jums to parādu. Karoči mēģināšu pievienot no kāda cita video, kā tas izskatās. Un tad es tagad to izdaru.
So that caught right away, so that's good. Okay, so it's on. No, tāds izskatās. Man īstenībā ir grūti rāpīt sazobē, jo tā ķēde ir pa garu. Bet es pievienoju jums video, kā viņš griežot. Te vajag īstenībā vēl speciāli instrumentu, ar ko vieglāk griezt. Tu griezi, stum virsū, un viņš plukti ieiet iekšā un iegriežās pa šlicēm. Un pievelkam, izskrojam šitos ārā korķus un pievelkam šitās 4 skrūvītes. No, kaut kā tā, cerams, kad sapratāt. It kā tur nekā beigas sarežģītā nav, višķīta prāta, ja piedomā. Un pastāst kādu pamācošu video. Tad nav tik grūti. Un īstenībā pilna YouTube ir ar video, kā uzlikt tos vanusus. 1 vanusu, 2 vanusus, tā kā nav absolūti nekā sarežģīta, bet ja tev tas šķiet sarežģīti, tad, neko darīt. Tad varbūt tev nevajag skrūvēt tādus motors. Bet es domāju, ka katrs var iemācīties, izprast un salikt. Kaut kā tā, droši vien, kad es atkal metu mieru, jo man nav detaļu, vienīgi es varu pamazgāt karteri un eļas filtru korpusu. Un tas ir arī viss šodien. Bet es jau domāju, ka nākamajā kadrā es jau būšu visu salicis, motors būs salikts. Tā kā es dabūnu detaļas, salieku un tad jau tiekamies nākamajā kadrā. Nezinu, kā te iegrozīsies, varbūt nākamajā kadrā jau celsim dvižuku iekšā, bet skatīsimies. Tā kā ņindzes. Tā, ņindzes. Dvižuku esmu salicis visu, gatavs celt iekšā. Uzliku citu eļas sūkni, jo vecais bija galīgi beigts. Iemetīšu kādu kadru, varat apstīties. Reku mani vecais sūknis. Principā švīkas viņam ir. Varētu teikt, ka viņš ir te viss trakākais. Te. Nezinu, redzu vai neredzu, bet te ir konkrētas. Korpusam vēl ir ok, bet vākam ir, kāpēc. Principā viņu ārā nemetīsim, vāku var aizvest plakni noslīpēt. Bet korpus mums vēl būs ejošs, un zobrats ar mums ir ok. Mazas risītes ir, bet viņš principā būtu ejošs, viņu varētu ielikt un ar viņu braukt un viss būtu kārtībā, bet es te izpētīju visus pārējos sūkņus, un man vēl viens atradās ļoti labā stāvoklī. Varētu teikt, kā jauns. Pilnīgi gandrīz bez nevienas švīkas, tādas minimāls darba sliedītes tur ir, bet šī perfektā stāvoklī. Tā kā liksim šito, un tad uzliku jaunu ķēdi, pārliku vēlreiz vanusu, viss sapasēju pa metkām, arī iemetīšu kādu kadru jums pirkta. Lūdzu, reku vecā, blīva ķēde, metam šupā pie visa pārējā, kārtējais čekiņš, un tagad var redzēt, caurumiņš ir pretī, viss ir ok, ir pretī. Redz, cik daudz maina augšējā ķēde, ka tu nevar izlikt precīzi. Viss ir čotka. Precīzi izlikt vanusu pa metkām. Tas ir tik tāli salikts. Tad mums vēl bija iepriekš palicis. Flanci noslīpēju. Cik nu varēju, paņēmu pats noslīpēju ar fleksi, ripu, vīlēm. Visādiem veidiem un
dabūju maksimāli taisnu, pievilkās, it kā viss liekas, kad vajadzētu būt, labi. No, tā kā jādzen iekšā ir česiks, 46. un celsim iekšā dižaku. Kur česīts tavs? Ārā. Ārā? Kādu video? Nu jā, tā jau man likās. Tā, karoči, česiks mums ir iekšā. Esmu sagatavojis motoru. Satinu lentu. Krustu šķērs, tā kā kaut kāda izelena. Bet, nu, galvenais, lai viss tur mums šancē, lai nav liela karstuma, lai nedeg ārā, vārstuvāk blīve. No tā kā es lieku iekšā dižaku, nezinu, ieslēgsim mūzačku, timelapsiņu, stumšu es viņu iekšā, uzlikšu kārbu, uzlikšu apkari un tad jau pieslēgsimies, kad šķilsim klāt. Tā kā tā, dāj, sākam šancēt. Nu tā, dižaks ir iekšā. Esmu ielicis. Metīsim virsū kārbu, kardāni, izpūtēju. Visu no apakšas var uzlikt, saliksim. Tā, karoči, kārba arī ir virsū. Izpūtējs ir virsū. Principā, es domāju, ka es tīpaši vairāk nefilmēšu neko, kā es tur lieku visu apkari, vadus, kolektoru, ieplūdes un UTT. Nu, tā būs vienkārši mega garš tas video. Tāpēc, nu, man tas būs kāds laiciņš, bet, nu, jums tas būs viens mirklis. Un tiekamies brīdī, kad es esmu visu pabeidzis un darbinam klāt šo aparātu. Tā kā davai. Nu tā, karoče, tas brīdis ir klāt. Viss mums ir salikts. Nu, izņemot te vēl trubu. Tur man kaut kas gāzes trosīt jāizdomā. Te es tikai sametu tā, prosta, lai varētu piešķilt. Karoči, nestiepsim garumā šito video. Un sitam dūmā, pielaidīsim. Un tad jau ar šito arī beigsim šito video. Tā. Sakačāsim degvielu. Vēlreiz. Tā, nodāj. Spiežam. Hui. Kuju. Klemmes nav. Kontakta nav. Paņemsim āmurīti, uzsitīsim. Jā, no tīra nosulbējušas viņa ir. Jā, kontakts ir. Pats spiediens nocis. Pekiņ.
Redz, cik smuki klusi rūts, pat neticās. Paskatinātāja neļa jādala. Tā, rūts, spiediens nodzisa, visi pozitīvi, jāapstās visādas eļas noplūdītas, jādalē šķidrumi, karaču vesela jūra ar sīkumiem jāsadara. Un principā aparāts būs gatavs, jāizrūcina, jāizsilda, vajadzētu nomainīt eļas filtru, apstīties, kas tur mums vēl pa gružiem ir no iepriekšējām šālēm, kad tas skaidiņas nomainīt eļas filtru, vēl izrūcināt, izsildīt, karaču maksimāli, un nomainīt eļu, un tad jau varēs gāzt uz trasi ar šito dampīti, un jācer, ka viss būs čotka. No, kaut kā tā, to arī mēs šito beidzam video, tie, kas daskatījās līdz galam, vai izdaram tā, kad atzīmējamies komentārā, un saliekam laikus pa projektiņu, ka mēs viņu rebildojām, un šovasar varēs gāzt. Jau pagājušā vasara, tāpat kā man, viss ir pa tukšo, nekur principā neaizbraucām. Pirmais treniņš, un dižaks bija izbeidzies. Tāpat arī man žurkai. No, kaut kā tā, nākamajā video, tad liksim žurkas motoru kopā, rekur viņš stāv. Es jau esmu iesācis, bet te mums ir nianse, kas arī attiecās uz to dzinēju 92. Un tā būs diezgan liela nianse. Es pat domāju, ka par to uztaisīsim atsevišķu video. Respektīvi tā, kad šo dzinējus dabūšu jaukt ārā un pārlasīt pa jaunu. Jo tur ir pielaists viens liels kaseks. Tur arī, bet tur labi, tur izņemt virzuļus ārā, kloķeni. Un to visu var izlabot, bet šitain, diemžēl, nāksies visu savu darbu pārdarīt. Viena tāda stulba iemesla pēc, bet, par to nākotnē. Tā kā tā, tiekamies tad nākamajos vidikos. Feel the presence in the air when the trio comes around. A couple players from the south in Tennessee. We